Sveiki, sveiki, draugi! Maija mēnesis mums gan ir jau mazliet ieskrējies, jau ir dažas dienas pagājušas, esam maijā, un šīs pēdējās dienas ceru, ka viss pavadīja jauki un tiešām labi nosvinēja svētkus. Bet tagad mēs paskatīsimies kārtis, ko mums kārtis rādīs atlikušajam maija mēnesim. Ja? Tad atkal būs viens izlikums par vairākām dzīves sfērām. Kā parasti saku, tad ņemat vērā, ka noteikti nebūs tā, ka pilnīgi viss tieši tā kā par jums, jā, bet kaut kas, es domāju, noteikti jums būs arī noderīgs. Nu tā, tad pirmā kārts mums ir, kāds mums ir noskaņojums. Šī te kāds mums ir noskaņojums māja mēnesī, te mums ir zobenu karalis, ja, tāds ietekmīgs, pat kaut kādā ziņā valdonīgs, ja tāds puisis, pat puisi viņu grūti nosaukt, ja tas tomēr ir karalis, ja. Attiecīgi noskaņojums mums izlēmīgs, tāds esam gatavi rīkoties, jā, ļoti tā mērķiecīgi noskaņoti, neizjūtam pat īsti nekādas tur šaubas vai bailes, jā, vai kaut kādu nepārliecību. Šim karalim tas nav raksturīgi, jā. Viņam ir visādas idejas, bet tās nav tādas idejas, kas vienkārši tur tā pa gaisu, jā. Viņam ir tādas konkrēti, jau tas varētu pateikt par skaidriem plāniem, par skaidrām vīzijām, par skaidru redzējumu, ko viņš ir apņēmības pilns realizēt, jā. Tiešām cilvēks, kas ir gatavs, tā kā visu noslaucīt no savu ceļu, kas traucē viņam realizēt viņa plānus, jā, var asi nogriezt kā ar nazi, jā, lietas, kas viņam ir traucējošas, kas viņam ir kavējošas, jā, kas viņam neļauj realizēt to, ko viņš vēlas, jā. Jā, vēl šī kārtas runā par tādu intelektuālo darbību, jā. Tātad tiešām tāda aktivitāte intelektuālā darbā, kaut kāda domāšana, plānošana, ja. Katrā ziņā idejas plāni būs un būsiet aktīvi arī viņām ķerties klāt un viņas tā kā ieviest dzīvē, ja. Bet šis kāds arī cilvēks, viņš ir tad pats nosaka toni savai dzīvē, ja neļauj nevienam citam to darīt. Lūk, nākamā kārta mums ir, kā mēs jutīsimies, kopumā mūsu pašsajūta, kāda būs, ja. Te ir vecākais arkāns augstā, nevis augstā priestrie, bet imperatora. Kopumā jau jāteic, ka veselība ir, tā ir tāda laba kārts, ja, šeit mēs runājam par tādu, labu veselību, jā, tā kā labu pašsajūtu, jā. Es domāju, ja jums ir kaut kādas, teiksim, varbūt bijušas kaut kas ar veselību un tā, tad šī kārta tomēr saka, kopumā vajadzētu situācijai uzlaboties, jā. Kas vēl varbūt stāsts, ka jūs varbūt tiešām paši arī kaut ko izdarat tādu patīkamu sev un savam teiksim, organismam, jā, lai vēl vairāk uzlabotu, teiksim, savu pašsajūtu. Varbūt arī kaut kādi, kā pie pavasara, kaut kādus vitamīnus iedzeram, jā, vai kaut ko tādu, kas mums var vairot mūsu enerģiju un vairot mūsu tādu fizisko labsajūtu, bet, kā jau teicu, kopumā pēc šīs kārtas viņa arī ir diezgan laba, ja? Tā. Šī kārtas runā par attiecībām ar cilvēkiem mums apkārt, ja? Te varētu būt, ka ir iestājusies kaut kāda tāda pauze, jo pēc šīs kārtas, vai teiksim, ir kaut kādi apstākļi, kuru dēļ varbūt mēs neesam tik bieži kopā ar cilvēkiem, ja, teiksim, saviem, vai arī, ir kaut kādas situācijas tādas, kur mums vienkārši jānogaida, jāiepauzē, ja. Var būt pat arī tā, ka kaut kādas
ka, teiksim, kaut kādas, negribētos varbūt tik skaļi teikt domstarpības, ja, bet ir kaut kādas situācijas, kur varbūt mums katram ir kaut kāds savs redzējums un savs skats, bet šeit nav tāds par tādu konfliktu situāciju stāsts, ja, bet drīzāk par to, ka mēs tagad, kaut kādu situāciju līdz galam, varbūt mēs pie kaut kāda rezultāta nenonākam, mēs dabūjam nogaidīt, ja. Mēs dabūjam nogaidīt, jo es uzskatu tā, teiksim, kāds, cits cilvēks uzskata tā, un mēs pie tāda gala rezultāta, pie gala fināla nenonākam. Un attiecībās, teiksim, šīs nav partneru attiecības, šīs ir tātad attiecības ar tiem cilvēkiem, kas ir mums apkārt, ja. Tad varbūt kaut kādi līdz galam neatrisināti vēl jautājumi, ja. Kas kaut kur virmo gaisā, ja, tā. Vēl te varbūt stāsts arī, kad, teiksim, mēs varbūt ar kādu no saviem tuviem cilvēkiem nevaram satikties, varbūt ir fiziski, tāpēc, ka ir kaut kāda šķēršļi, ir kaut kāda iemesla, kuru dēļ mums ir, teiksim, kaut kāds aizķeršanās, ja mums ir jāgaida, vai mēs nevaram aizbraukt, vai viņš nevar pie mums ierasties, ja, kaut kādi tādi šķēršļi. Tādas situācijas varētu būt attiecībās, jā. Attiecībās ar tiem cilvēkiem, kas mums ir apkārt, jā. Jā, ko vēl es gribēju pateikt, starp citu, vēl šī kārta ir laba arī tam, lai strādātu pie attiecībām, lai pacietīgi strādātu pie attiecībām, ja? Ja mums tur varbūt ar kādu, no saviem, tie varbūt kaut kādi vai draugi, kolēģi, ja tur tā arī ģimenes cilvēki mūsu, varbūt nav, varbūt ir kaut kāda tāda situācija sanākusi, ja, tāda, tad šis ir labs laiks arī tiešām, lai piestrādātu pie attiecībām, ja, lai pāanalizētu, ja, jo šī kārta ir tāda, viņa tā mūs iepauzē mazliet, noliek uz pauzes, ja, un tad attiecīgi mēs varam pārdomāt, pārvērtēt varbūt savu rīcību vai savus, teiksim, ko mēs esam teikuši un savas domas un savus uzskatus un tā tālāk, ja, savas vēlmes un tā. Noteikti arī nevajag attiecībās uz cilvēkiem pēc šīs kārtas kaut kādus nepārdomātus lēmumus pieņemt, ja. Kaut kādus var nepārdomātus secinājumus izdarīt un arī savā rīcībā būt tādiem spontāniem un labāk, pēc šīs kārtas labāk vienmēr nogaidīt. Tā. Nākamā kārta mums runā par mūsu partneru attiecībām. 8 zobeni, ja. Ko arī te ir tā, kad... Ja mēs esam tādās stabilās attiecībās, tad arī mums var gadīties kaut kādas, arī kaut kādi tādi kā jautājumi, kas mums var kaut kur ievest strupceļā, ja. Es noteikti negribu teikt tik skaļi, ka tas tagad tās attiecības ievedīs no strupceļā. Nē, iespējams vienkārši tie ir kaut kādas tēmas, kaut kādas sadzīviskas lietas, kas mums ar saviem partneriem, saviem tuviem cilvēkiem ir jārisina, un vienkārši mēs arī netiekam īsti, neredzam izeju, netiekam galā, ja, nevaram atrast īsti līdz galam to izeju. Ja attiecībās ir kaut kādi sarežģījumi, tad es teiktu, ka māja mēnesies īsti arī neredzu, ka viņas tā kā atrisināsies, ja. Jo cilvēki pirmkārt neredz to risinājumu, arī īsti nav gatavi varbūt pielikt tur roku, lai to risinātu. Vēl varbūt stāsts, ka attiecības ir tādas kā nevienlīdzīgas, ja, nezinu, vai pēc statusa, vai pēc kādā ziņā, bet, kaut kāda nevienlīdzība, un jūs to izjūtat, un tas ir tas šķērslis arī, kur mēs netiekam uz priekšu tais attiecībās, ja. Tā var gadīties. Kā ir ar jaunām, teiksim, jaunas iepazīšanās, es negribētu apgalvot pēc šīs kārtas, ka jums tur baigi izdosies, kaut kā iepazīties, jo vispār arī cilvēki paši pēc šīs kārtas ir vairāk tādi kā sasaistīti, varbūt par kādu var teikt tādi kompleksaināki, ja tādi, nav atvērti, nav uz komunikāciju, nav uz kontaktu vērsti, tādi kaut kā vairāk norobežojušies savās tādās lietās kaut kādās, ja? Tā.
Labi, nākamā kārta mums runā par darba biznesu. Un te mums ir zobenu pāšs. Mums kaut kā daudz zobeni šoreiz. Pārāk tādi. Kaut kur saspringti, nezinu, būsim varbūt šomēnes, ja? Nu, tā varētu izskatīties tādi kaut kādi norūpējušies par visu kaut ko un tādas mazliet saspringtāki. Bet, nu, jācer, ka pēc tam tas, jūnijas jau būs tāds varbūt mierīgāks un tā. Nu, labi, darbs un biznes, tad šeit mums ir zobenu pāša. Nu, tāds arī puisis tāds. Nu, tāds, jā, tāds saspringts puisis. Kāpēc? Jo viņš ir, viņam patīk rakt informāciju, viņam patīk meklēt kaut kādus jaunus ceļus. Ir īpaši, ja tas ir biznes, ja, teiksim, varbūt jums tiešām nāksies, meklēt kaut kādus variantus, pētīt kaut ko, lai, teiksim, varbūt tur ar konkurentiem tur kaut kā tiktu galā, ja, vai lai noturētu savu klientu loku, ja. Nu, kaut kā, ka te tiešām ir jāpieliek tādas, tas intelektuālais darbs, ja, un tiešām ir jāpēta, jāanalizē, tad informācijas analīze, ja, pēc šīs kārtas varētu būt tieši tādās darba un biznesa lietās, ja. Nu, darbā arī tas pats, ja, teiksim, algotā darbā strādājat, tad varbūt tā, ka jums arī ir kaut kāda izpēte jānodarbojās, ja, kaut kur kaut kāda dokumenti jāpēta, jāanalizē, varbūt kaut kāds liels apjoms informācijas, ja. Nu, vēl šī kārta ir saistīta ar to, ka ar kritiku. Mēs esam paši vai diezgan kritiski, ja, un diemžēl kritika, ja mēs esam kritiski vietā un nevietā, tad viņa var novest arī pie tām situācijas ar apkārtiem cilvēkiem vai ar kolēģiem, kas ir šeit, ja, kad, mēs tā uz pauzes paliekam, un mēs pie tādas gala rezultātu te nevaram nonākt. Tāpēc uzmanīgi, ja tas ir tiešām par mums, tad esam uzmanīgi, lai mēs kaut kur pat daudz nenokritizējam. Jo varbūt tā, ka mēs, teiksim, esam kompetentāki vai gudrāki kaut kādā jautājumā, un mēs varam kaut ko tādu pateikt nevisai labu, ja, vai kaut kā noreaģēt pret apkārtējiem cilvēkiem. Nu, tas nebūs forši, ja. Tā varbūt nevajadzētu. Labāk orientējamies to, ka vienkārši apgūstam kaut kādu informāciju, ja, kā es teicu, meklējam informāciju, kaut kādu vācam, apkopojam, kaut ko tādu, ja. Jā, kas vēl? Te varētu būt runa par pamācīšanos, ka varbūt jums ir kaut kas arī tas pats, ja, faktiski informācijas meklēšana, vai kaut kādi kursiņi, vai kaut kādas lekcijas noklausīties, vai kaut ko palasīt, ja kaut ko uzzināt jaunu, iespējams, tas jums darbam būs vajadzīgs, ja. Jauns darbs, var meklēt darbu pēc šīs te kārtas, iespējams, nevar apsolīt, ka tur amats ar ļoti augstu statusu, ja tas ir tomēr pāšs, viņam līdz karalim ir ko augt, bet ja jums nav ļoti, tādas augstas pretenzijas attiecībā uz to, ko jūs vēlaties, tad, principā, arī jaunu darbu var pēc šīs kārtas meklēt, jā, bet, kā es teicu, tur varbūt būs arī jums jāpamācās. Tas varbūt tāds darbs, kur jūs nav tā, ka jūs tā kā zivs ūdenī visu jau zinu un visu jau varu pats darīt, ja? Tā kā tā. Nu jā. Finanšu lietas, naudas lietas, 10 kausi. Kopumā jau tā ir laba kārta, un es teiktu, ka nekādu tādu satricinājumu jūs naudas ziņā, es domāju, negaidīs, ja? Tepat mums ir arī tā imperatora blakus, kaut kāds pat pieaugums te varētu būt jums, ja, jūs varat saņemt atalgojumu par savu darbu, būt gandarīti par to, ja. Es domāju, te nevienkārši saņemt regulāro algu, bet, kaut kā vairāk vai kaut kādu novērtējumu, nezinu, kaut ko tādu papildus varat saņemt. Kas attiec uz tēriņiem, te var būt tēriņi saistībā ar ģimeni, kaut kādām ģimenes lietām, ja, vai bērnu lietām, ja, kur mums ir jāinvestē, kur mums ir jāiegulda, bet tie ir tādi patīkamie tēriņi. Tas nav tā, ka tur jālabo mašīna un tad ar gariem zobiem atskaita to naudu, ja. Nē, tas ir kaut kas tāds, kur man patīk un es esmu priecīgs, ka es to varu iegādāties un savai ģimenei un, vai savai kaut kādai tādai labsajūtai vai komfortam. Tā kā, tā, ar finansēm es teiktu diezgan stabili. Vēl var būt tā, ka iespējams kādam ir kaut kāds ģimenes uzņēmums, ja, tad
Arī tur var būt tāda, kā jums kaut kāda ienākuma no tā ģimenes uzņēmuma, ja? Vai, nu, tāda darba, kur jūs, nu, teiksim, mājās strādājat ar kopā ar savu ģimeni. Tā kā. Nu, tā. Nākamā kārta, no kā izvairīties, kas varētu būt tāds nevisai patīkams. Te mums 5 kausi. Nu jā, 5 kausi runā par to, ka kaut kādi, iespējams, kaut kādi zaudējumi varētu būt. Nu ja kas tas varētu būt par zaudējumu? Nu ļoti plaši, jā, ļoti plaši. Un tas varbūt arī vienkārši, nezinu, kaut ko pazaudēja, teiksim, mobilo telefonu pazaudēja, ja, tikpat labi, ja. Bet varbūt arī, ka attiecībās pieņemsim kādam, ja, pilnīgi noteikti, ne jau visiem, bet kādam, kur ir, teiksim, krīze, varbūt attiecībās, ja, un tiešām jūs to neredzat, to izēju, tad, nu, kādam varbūt arī tajā jomā tā kā zaudējums. Dēļ kā jūs, nu, tā kā pārdzīvosiet, ja? Bet lai vai kā tas arī nebūtu, šīs kārtas padoms ir, pat ja man nāks piedzīvot kaut kādus zaudējumus saistībā ar kaut ko, tad kur ir mani tie 2 pilnie kausi, man ir resursi, man ir, nu, kaut kāds kompensējušais mehānisms. Tas nav tā, ka es esmu tagad pazaudējis un cauri un viss jau dzīve apstājas. Nu, nē, vienkārši, nu, varbūt, ja tiešām, nu, aizķert tā situācija, nu, pabēdājos mazliet, un, nu, arī, ja vienalga, ja mēs pazaudējam tur kaut kādu mobilo telefonu vai jebko, ja, teiksim, nu, vai jebkāds cits, nu, skaidrs, ka tas nav baigi patīkam, ja, nu, arī esam varbūt uzmanīgi, tādi, šai ziņā tādi piesardzīgāk nākošu mēnesi, ja, šomēnes, nevis nākošu mēnesi, mājas jau ir sācies, nu, tā, bet vairāk jau viņš par tādiem iekšējām, tādām emocijām runā, ja, kaut kādiem, varbūt kaut kādā, uz jebko tas varbūt attiekties, ja, es šajā izlikumā nevaru tik precīzi jums pateikt, par ko tur varbūt stāsts, ja, bet atceramies, ka mums ir vēl tie 2 pilnie kausi aiz muguras, un būs jau viss labi, ja, jāiet uz priekšu. Nu tā, un kārtas padoms, nu, redz, cik forši nobeidzam izlikumu ar 3 kausiem, te ir 3 meitenes, kas svin svētkus, ja, tad skatāmies uz dzīves gaišo pusi, mēģinam, nu, arī visās šajās situācijās, jā, te, kur varbūt kaut kas, nu, netik ar tiem cilvēkiem un ar tām partneru attiecībām, un te darbā arī mums tie zobeni, jā, mums tas noskaņojums jau tāds diezgan šarps, jā, pēc tā zobenu karaļa. Nu, mēģinam to dzīvi varbūt vieglāk, jā, pamēģinam sajust tos momentus, kad mēs tā, nu, baigi paskarbo, pa nopietno, nu, kā zobeniem patīk, ja, tā. Pamēģinam varbūt ņemt bišķiņ kaut kur situācijas vieglāk, neņemt visu ļoti pie sirds, ja? Neaizmirstam svinēt dzīvi, neaizmirstam svinēt svētkus. Un vēl priekos bēdās neaizmirstam, ka mums ir apkārt cilvēki, esam kopā ar cilvēkiem, ja? Esam kolektīvā, esam kopā ar saviem tuvajiem cilvēkiem, ja? Arī par to ir šī kārts. Nu jā, tā kā es domāju, daudz kas ir atkarīgs no mums pašiem arī šeit, vai mēs tiešām ieciklējamies uz tiem zobeniem un uz tādu baigo, ja, tādu, nu, tā visu tā pa nopietnu, vai arī mēs tomēr atļaujam sev bišķiņ tā, nu, palaist to situāciju vieglāk, tā kā. Jo tas mums ir kārts padoms. Ļoti forša kārts. Tā kā koncentrējamies vairāk uz šo, ja, un lai visiem ir tomēr patīkams un arī produktīvs un labs mēnesis.